tēma, es viņu noformulētu tā balts vai melns, melns vai balts. Gribu, lai mēs saskatām robežas, un runa būs par pestīšanu, un pestīšanas garantiju, un pestīšanas zaudēšanu. Par to būs arī tēma. Mums ir jāizšķir, mums ticīgiem jāizšķir tā šī pestīšanas nozīme, un kā tas viss darbojās reāli dzīvē tieši pēc evaņģēlijas. Mums došu raksturvietas, jūs varēsiet sekot tam visam līdzi. Apmēram tas varētu būt tā kā pasaulē saka uz dažiem cilvēkiem, ka viņš ir slings cilvēks, uz dažiem saka, ka savādāk, jā. Viņš ir nogurs. Un neiet un izšķiriet, kur ir cilvēks nogurs un kur viņš ir slings. Un arī garīgās lietās ir jāizšķir, vai kurā brīdī mēs izpatīkam Dievam un kurā brīdī mēs neizpatīkam Dievam. Kurā brīdī mēs dzīvojam gaismā un kurā brīdī mēs dzīvojam tumsā. Un šeit ir jānošķir precīzi, kā tas viss izskatās. Ir 3 apsolījumi, kas garantē pestīšanu, kas garantē to, ka tu nepazaudēsi pestīšanu, tas garantē to, ka tu esi tā sašķipsvēts ar Dievu, ka principā Elas vārtiem tādu draudzi neuzvarēt. Bet ir arī ļoti daudz apsolījumu, viņi nav maz, kad cilvēks noskaita pantiņu, piedzimšana no augšējienes ir notikusi, kad cilvēks zaudē glābšanu. Un par to arī Jēzus personīgi ir runājis. Tas jau nav tā, ka cilvēks to ir izdomājis, izjūt no bībeliskiem pantiem. Nē, Jēzus personīgi par to ir runājis. Mēs labi zinām, ja sagrēko roku, sagrēko acis, kaut kas ar to visu jādara. Ja tu dusmos brāli, tu jau esi kā slepka un tā tālāk. Un tur ir ļoti daudz tādu pantu, kas principā apgāž mūsu pierasto variantu, kad tu esi piedzimis no augšējienes, viss ir kārtībā, viss ir bumbās. Nē. Un šeit vajadzētu nodalīt robežu, ja? Kā saka, balts un melns, melns un balts, lai mēs redzam konkrēti, kas ir kas. Un es minēšu pāris punktus, kā tas izskatās tieši bībeliski. Un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Jo mēs visi saprotam, es kad minēju par to piedzimšanu augšieni, par pantiņu noskaitīšanu, mums jau jāsaprot to, ka pantiņš principā pēc būtības nedod garantiju tavai pestīšanai. Jo pantiņa pamatā ir jābūt atgriešanās no grēka. Pantiņa pamatā ir jābūt atgriešanās no grēka. Ja viņas nav, tu vienkārši neko nemainot savā dzīvē, Dievs negarantē tev glābšanu. Jocīgi izklausās, tiešām negarantē. Apskatāmies kaut pēc tām 5 jaunavām, kuras netika Dieva valstībā. Paskatāmies uz tiem cilvēkiem, kas dzīvoja tādu kristīgu dzīvesveidu. Pat tas, ka tu slavē Dievu, tas arī nedod garantiju nekādu. Jocīgi izklausās, jā, bet tu vari slavēt Dievu un demonstrēt ārā, bet tas nedod garantiju, ka tu ieies Dieva valstībā. Tu jūs saprotiet, cik tas ir nopietni. Mēs to redzam pēc tā, ko Jēzus teica, ne katrs tajā dienā, kas sauks uz mani, ieies Dieva valstībā. Un tu nevarēsi tikt sveikā cauri pateikt, pasakot Dievam, bet es pantiņu noskaitīju. Ja pantiņa noskaitīšanas pamatā, kam ir jābūt atgriešanās no grēka, ja tas nav pamatā, tev pantiņš nepalīdzēs neko. Teiksim, te varētu ņemt arī no vecās derības piemēru, kāds man pateikt, bet Abrahams, jā, viņš ticēja, un viņam tas tika pielīdzināts par taisnību, kā viņš nekad nebūtu grēkojis, bet viņam bija šī krusta dzīve. Ja jūs to paskatīsieties nopietnāk, ja es pats norādīju farizejiem, vispār šito negribēju runāt, bet, labi, kaut kā es kā. Ja es pats norādīju, ja jūs esiet Abrahama dzimumus, tad dariet tos darbus, ko Abrahams darīja, ja? Viņam bija krusta dzīve, farizejiem nebija. Viņam bija tikai ārējais krusts. Un visi skatījās, kādu viņi dievbīgi svētulīgi dzīvo un tā tālāk. Vienkārši es gribu, lai mēs ieraugam šīs robežas. Ticīgo dzīvē arī var iezakties šī tumsa. Un pat nepamanīs, ka tu būsi ārpusē kopā ar negudrajām jaunavām. Un, lai mums būtu skaidrība šajā ziņā, es došu noteikti pāris pantus. Viens no pantiem, viņi ir vairāk, protams. Viens no pantiem, Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa 5. pants.
Mēs to visu labi zinām. Ja kāds neatzīst ūdenī un garā netikt Dieva valstībā, šis te garantē. Ja tas ir noticis, viņš garantē to pestīšanu. Un mazliet paskatīsimies, ko tad īsti nozīmē atzimt ūdeni. Pirmkārt, uzreiz, kas tur nevajag neko daudz filozofēt, neko, kas krīt acīs, atzimt ūdeni, kas nozīmē ūdens kristības. Ūdens kristības vienmēr saistās ar to, ka tu pieņem stingru lēmumu. Tas ir tāds process, jeb atbalstāms publisks process, gan gar pasaulē, gan arī tiem cilvēkiem, kas mums apkārt, ka tu apliecini savu apņēmību neatgriezties uz grēcīgu ceļu, neatgriezties uz grēcīgu dzīvesveidu. Tu pieņem lēmumu atstāt grēku. Nevis nožēlot, jā, man žēl, es tā izdarīju, jā, piedod, nezināšanas laiks un daudz muļķības sastrādās, piedod, jā. Tas vēl neko nedod, jo te ir apsolījums, te ir jāatzīst. Tas nozīmē, ka tu atstāji grēku. Un jānes pienācīga atgriešanās saulē. Ko nozīmē garā? Jā, kas neatzīst ūdenī un garā netikt Dieva valstībā. Garā. Tā ir gara dzīve, iekšējais krusts. Tā ir tā gara dzīve, ko neviens neredz, tikai Dievs. Attiecības ar Dievu. Ne tādas attiecības, ka Dievs kļūst par čomu tev, nolikt tavs pārziņas, jo tev visu laiku svētības vajag. Bet attiecības rodās ar Dievu tad, kad mēs praktizējam Dieva gribu. Tad, kad mēs aizliedzam sevi un ņemam krustu, un tur sākās attiecības, ne savādāk. Ja ir savādāks, tu noskries no tās, noskries no šaurāk sevi. Tātad noskaitīt pantiņus, ja tā varētu teikt, ietver sevī pienākumu. Tas, ka tu smaidi un nevis baznīcas, tas ir labi, bet ja iztrūkst šīs divas lietas neatzimšana ūdenī un garā, tu var skaitīt to pantiņu kā papugailis katru reizi, un tas tu neko nedos. Tā, nākamais, ko mēs varētu pastīties, vēl vienu garantiju. Labi, es varbūt sākšu tā sakārtotāk. Jāņa 10. nodaļa, 28.29. Vēl viena garantija. Neviens tās neaizraus no manas rokas. Ja avis man seko, ja tur ir vārds, ja. Ja neseko, šis pants nestrādā. Ja avis seko, strādā. Kā mēs varam Kristum sekot? Atkal atceramies. Kas neaizliedz sev neņem krustu, tas nevar man sekot, ja? Sekošana saistās ar to, kad mēs praktizējam krustu dzīvi. Novēršam savu dzīvi, galvenokārt iekšēji, iztīriet trauku iekšpus, un tad jums viss apstīvs, ja es pamācīju tādā veidā. Farizējs pamācīja šādā veidā, ja? Tātad, neviens neaizraus. Te ir garantija, vēl viena garantija, ja mēs esam paklausīgi un praktizējam krustu dzīvi. Tieši šādi notiek. Un vēl viens garants, ko Dievs piedāvā Jāņa evaņģēlijas 3. nodaļa, 16. pāns, ļoti daudzreiz esam dzirdējuši, ļoti daudzreiz. Ik viens, kas tic, lai nepazūst, ja? Dievs sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu, ik viens, kas viņam tic, lai nepazūst. Neviens nepazūst. Un parasti neņemot kontekstu vērā, tad sanāk tā, ka mēs varam atslābināties, ka mēs varam mīlēt savus dvēselītes, tad sanāk tā, kad varam nesakot, un tas pants, ja tā pavirš un neņem kontekstu vērā, tad lielākā daļa cilvēku uz to principā uzraujās. Galvenais tic. Ja mēs ticam personai, tad ticēsim nevis to, ka viņš ir, bet tas, ko viņš saka, ka tā ir patiesība, un ka ir vērts paklausīt. Tā ir ticība.
mēs zinām to piemēru, kur bija tēvam 2 dēli, vienam prasa aiziet izdara to un šo, viņš tikai, jā, es izdarīšu, es tev to ticu, jā, tu esi mans tēvs, es izdarīšu, un neaizgāja, jā. Ja es pats stāstīju to piemēru. Un tev otram teica, aiziet, pastrādāt tur manā tajā vīnu dārzā, viņš saka, es neiešu. Viņš reiz tā arī, negribu, tad smagi jāstrādā, nē. Pēc tam, jāpaklaus, jā. Un kurš tad īsti ticēja, jā? Kurš tad īsti bija tas paklausīgais? Jo ko nozīmē ticēt? Pirmais klauslis, mīlēt Dievu. Ko tas nozīmē? Mīlēt Dievu. Jāņa evaņģēlē ir rakstīts, kas mani mīl, tur mans baušļus, jā? Tur mans baušļus, kaut kāda darbība. Visi baušļi ir vērsti pret cilvēku grēku, vērsti uz garīgu dzīvi. Tas ir askētisms galā. Es saprotu, ka tas jocīgi izklausās, tāpēc, ka tā neviens nerunā, bet es runāju. Tas ir askētisms. Paklausīt Dievam, tas ir askētisms. No kā? No pasaules. Nošķirieties no pasaules. Ja? Iziet no tumsas. Meklējiet gaismu. Mēs zinām visu tos pārējus pāns. It kā 3 apsolījumi. Kāds teiks, bet pagaidi, kādam nezinu, kāpēc arī liekas, ja slavē Dievu, tad tu esi glābts automātiski. Izrādās, ka nē. Es jau minēju pašā sākumā tos pantus, ja? Nē. Labi. Tagad pastīsimies vēl vienu momentu. Mēs tagad izvēlamies ticēt, mēs sakojam Dievam, praktizējam krusta dzīvi, nāves grēks vairs nedara, paliek kaut kādi maziņie grēciņas, kurus ar laiku kaut kā mēs nepamanām. Un tagad ir jautājums, kas notiek ar tiem ticīgiem cilvēkiem, kas negrēko rupji, neko tādu ļaunu nedara, paliek mazie grēciņi, kurus viņš nepamana. Tātad, kas ar tiem cilvēkiem notiek? Vai viņi ir zaudējuši pestīšanu, jo viņam krusta dzīve tā kā kaut kādā brīdī izbeidzās, tāpēc, ka viņš sākotnēji cīnījās, viņš vairs nedara tos smagos pārkāpumus, puslīdz ir kaut kāda izmaiņa dzīvesveidā, ikdienas dzīve. Un kas ar to cilvēci notiek? Tad viņš ir netīkams Dievam, vai kas arī notiek? Un Dieva vārds sniedz mūsu atbildi arī uz šiem jautājumiem. Ja Dievs saka, esiet nomodā, tas nozīmē tad, kad tu esi nomodā. Jo tad, kad mēs esam brīvi no nāves grēkiem, skaidrs, ka tu būsi nomodā, lai atkal neatkārtot kaut kāds rupjus pārkāpums. Tas ir nomodas stāvoklis. Tas nav tas, ka tu paliki slīgs, remdens, jo remdenos Dievs izpļaus no savas mutes, no savu tuvumu, ja tos remdenos viss izpļaus ārā. Varbūt tās, es pat teiktu tā, kad iespējams, kad remdeni, jeb slinkie, kas vairs nepraktizēja krusta dzīvi, bija 5 jaunavs. Iespējams, ja viņi varbūt pārkāpumus rupus nedarīja. Iespējams, kad tie kristieši, kas slavēja Dievu un dzīvoja draudzes dzīvi, iespējams, ka arī viņi nekādas rūpas pārkāpumus nedarīja. Un liekas, kāda problēma, kas tur notika? Kas tas tāds ir? Viņi nebija nomodā? Varbūt viņi bija nomodā. Un tagad es jūs pievedu pie tādām situācijām, ļoti dīvainām starp citu, vai ne? Kā jūs redzat. Viena lieta, kad cilvēks ir remdens, kurā, parunāsim par remdenību mazliet. Viens moments ir, ka remdens tai ziņā tad, kad viņš var kalpot Dievam, viņš to nedara. Un tad ir jautājums pagaid, viņš nedzer ne pīpē, rupus grēks, nedara ne pirmo punktu, ne otro, ne trešo, ja, to grēku mēzlosim, mēs tā pārskatām. Liekas, pagaid, kurā brīdī viņš ir remdens. Bet Dievs, ko saka? Un mēs to raksturiet, to visi zinām, kur viņš saka, ceļieties, meklējiet pa priekšu Dieva valstību. Viena lieta tad, kad es piekusis, viena lieta tad, kad tev laika nav, bet nekad dzīvē cilvēkam nebūs tāds moments, kad viņam reāli, fiziski nebūs laika lasīt Dieva vārdu, izzināt Dieva vārdu patiesības. Es nerunāju par to, ka tev 100 reižu jālasa evaņģēlis, kuru varbūt viena daļa pat nesaprot, ja? Viņi tik lasa, informatīvi kā zina, bet reāli kā dzīvē to izmantot, viņi nezina. Un Dievs saka, meklējiet. Tas nozīmē,
Ja nebūtu evaņģēlijs, skaidrs, mēs meklētu evaņģēliju, bet evaņģēlijs visiem pieejams, tad ko mēs nelasām, kā tas ir meklējot. Ja? Un, protams, es zinu, ka daudz saka, vajag slavēt, dziedāt, bet iespējams, kad arī tie cilvēki, kas netika mūžībā, varbūt to arī darīt. Bet runa ir par ko citu. Lai mēs nebūtu tie remdenieki, kurus Dievs izpļaus kā tās 5 jaunavas, runa ir tieši par to, ka nevienam, kā jau es te minēju, nevienam cilvēkam nebūs dzīvē tā, ka viņš būs tā pārņemts ar darīšanām, viņam tur jāstrādā, kaut kur jāskrien, ka viņam nebūtu neviens brīvs brīdis, nepielūgsmē, nebūtu brīvs brīdis Dieva vārda izzināšanai, iedziļināšanās momentā. Pa to iet runa. Viena lieta ir labi, ka tu esi nomodā, un tu tā esi nomodā, bet Dievs saka, meklējiet, cenieties, tas nozīmē kaut kādu piepūlu vajadzīga, uz ko? Uz garīgām lietām. Tas nozīmē, ka mums jāpiespiež sev lasīt garīgas grāmatas, garīgas padomus, ko ir apostols Pāvils devis, ja? Bez apostola Pāvila ļoti daudz citu dievbijīgu cilvēku bija, ja? Tie garīgie tēvi, ko Bībelē ir runāts. Un šos te padomus mums vajadzētu ņemt vērā. Nevis tā, ka tu lasi Bībeli, jo varbūt tu jau 100 reizi jau tu evaņģēliju, tu kustām šķērsām lasi, ja, bet dzīve nemainās. Bet, lai dzīve mainītos, mums vajadzētu dzirdēt tos cilvēkus, kas pakļāvās 100% Dievu gribai, ka viņi dzīvoja pārdabīgu dzīvesveidu, kad sekoja viņiem zīmes un brīnumi. Un šādus cilvēkus būtu vēlams klausīties un iedziļināties. Kas ir tas, kas traucē mums pakļauties maksimāli Dievu gribai. Un arī galā arī ir lūkšana tēvreiz, ja, kur Dievs aicina lūgt tieši par iekšējo dzīvi, es jau par to esmu runājis. Lūk, pirmais, lai mēs nebūtu remdeni nekad, izvēlamies prioritāti nevis aizbraukt uz jūrmalu, vai es nezinu, kaut kur izklaidēties vai uz koncertu, bet izvēlamies prioritāti iedziļināties Dieva vārdā. Tad viss būs kārtībā. Ja nē, bīsties, kad nepaliec starp remdenai, jā. To var jau arī nedzīvot nāves grēkos, ja, bet cilvēks paliek bieži pārmiršs. Es nesaku par to, ka visu laiku tev jādarās un jādarbojās ar Dievu vārdu, visu laiku ar garīgām lietām. Es par to nesaku, tāpēc, ka Jēzus vēl viens brīdinājums. Esiet nomodā, nepārtraukti nomodā. Un tas ir rakstīts Mateja 24, 42, 40. pāns, Marka 13. nodaļa, 33. pāns, 35. 37. pāns. Ja par nomodu, visu laiku ir jābūt nomodā. Labi, tu neiedziļinies, labi, tu nelasi Dievu vārdu, bet tur ir nomodu. Tam ir jābūt līdz mūža galam, nomodam jābūt līdz mūža galam, bet vienalga tev būs jāatgriežās pie Dieva vārda, jo tas palīdz būt nomodā. Tad ir vēl būtiski. Apstīsimies vienu tādu interesantu pantu. Mateja 7. nodaļa, 24. pāns. Kas dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram. Kas dzird un dara. Tad, kad mēs lasām garīgo literatūru, mums ir jāmēģina to piemērot savai dzīvei, savam dzīvesveidam. Tāpēc ir rakstīts cenieties, ja, lai nepārtraukti savu dzīvesveidu mainītu uz Dievu gribu. Mums jāpielāgo savu dzīve praktiski, kā tas notiek. Un te rakstīts Mateja 7:24, kas dzird un dara. Dievs saka, tas ir gudrs vīrs. Ko nozīmē pretēji? Muļķīts, ko nozīmē? Kas dzird un nedara. Jā, tas būs muļķīts. Ja mēs to redzam tālāk. Un ko dara? Vēl vienreiz, ko dara gudri vīri, kas dzird un dara? Ko tad viņi īsti dara? Un to mēs varam redzēt Lukas evaņģēlijas 6. nodaļa, 48. pāns. Ko tad viņi īsti dara? Viņi ļoti dziļi roku
varētu tam gudram vīram pateikt, mūsdienu ticīgais teikt, ko tu tur ņemies? Tici Dievam un staigā švilpodams, ko tur ņemies? Tev ticība nav, kas tev ir, ja? Mēs varētu viņam pārmest, bet Jēzus saka, gudrs vīrs ir, kas dziļi rok, ja? Un tur ir apzīmēts, ko viņš dara, viņš dziļi rok, ko tas nozīmē? Dziļi skatās savā dvēselē, lai negrēkot pret Dievu, arī ar mazajiem grēciņiem. Vārds sakot, ir darbība, un tā, ka darbība nav, tad ir nomods. Un ja tas nomods ieilgs, tu jau paliec remdens, kāpēc? Jo nomods pazūd tajā brīdī, tad, kad tu sāc darboties ar visu kaut ko citu, ar zemes lietām sāc aizrauties. Nomodu tu automātiski pazaudē, tāpēc, ka tu esi pieķēries pasaulē. Un lai tas tā nebūtu, ja es saku, meklējiet vai citā tulkumā dzenieties pēc Dieva valstības. Un ko tas nozīmē? Tas ir tas, ko es jau teicu. Lasam Dieva vārdu. Izmeklējam sevi, mēģinam, tad, kad lasam Dieva vārdu, piemērot to, izlasīt to, kā viņi praktizē dzīvē, kā tas izskatītos, kāds man tas iekšējais stāvoklis būtu. Jo, ja es pats teica, skatoties kaut vai šiem apsolījumiem, kas nepiedzimst no augšienes, ja? Neatdzimst ūdenī un garā, netik Dieva valstībā. Un tas arī to nozīmē, ko jūs pašā sākumā teica. Atgriešanās no grēka. Skaidrs, ka mums gribētos visiem noteikti galvenais ticēt un staigā švilpodams. Kā tas bija 3. apsolījumā, ko es lasīju Jāņa 3.16. Ik viens, kas tic, nepazudīs. Ik viens, kas tic, un tad, ja mēs šo pantu paņemam, tad kā jūs iedomājaties tiesas dienā pateikt? Dievs, tad tiek rakstīts, ik viens, kas tic, nepazūd. Tas nozīmē, ka Dievs anulē visu iepriekš teikto. Tad viņš saka, arī muļķītis nepazudīs. Tāpēc, ka viņš dzird, bet neko nedara. Un Dievs viņu nosauc par muļķīti. Izrādās, ir 2 veidi cilvēki, muļķīši un ir gudrīši. Un kā tad muļķītis tagad, vai ne, tiesas dienā? Arī kur bija pantiņš, ja? Neies cauri, ņemam kontekstā. Dievs nomira par tevi, lai tev būtu iespēja iet Dieva valstībā. Tāpēc, ka mēs neviens neesam spējīgi nodzīvot, es teiktu, kā Enoks, kurš pat nenomira. Viņš tik svēti dzīvoja, ka viņš nenomira. Mums līdz tam līmenim ir, cik daudz jāpastrādā. Ja mēs pašā sākumā jau ignorējam šīs pamatpatiesības, šīs vadlīnijas, tad ir problēma. Tad tie apsolījumi, kurus mēs esam iemācījušies, ko mums varbūt pat ir iemācījuši, viņi nepalīdzēs tiesas dienā. Pilnīgi nepalīdzēs. Izklausās jocīgi, es saprotu, bet viņam par to ir jārunā. Un vārds sakot, ticīgam cilvēkam, nāves grēks viņš ir atstājis. Vēl vienreiz es mēģinu rezumēt to visu. Kas viņam būtu jādara? Jābūt nomodā par savu dvēseli, jāatpūšās. Jā, dvēselē ir jāatpūšās. No kā? No visa veida iekārēm, iegribām. No pasaules jāatpūšās. Bet, ja cilvēks zaudē nomodu stāvokli, viņš aizrausies ar pasauli. Un tad liekas, ko man tālāk darīt? Ir tāda brīža, ko lai tālāk darīt? Pasauli negrib, grēkot negrib, ko man darīt? Ņem Dieva vārdu, lasi pareizās grāmatas, lai tu saproti, kā praktizēt Dievu gribu savā dzīvē. Tas ir arī jādara. Vēl jau vairāk gribēju parādīt vēl vienu tādu raksturvietu. Manuprāt, viņa ir diezgan interesanta, man bija pat izrakstīta. Dievs saka, ienīst savu dvēseli. Iedomājieties, ienīst savu dvēseli. Un tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijas 12. nodaļa 25. pāns. Ja tu neienīsti savu dvēseli, atkal apsolījumi apstājās. Viss, kam tu cerēji, ka tu ieies Dieva valstībā, bet tu neienīsti savu dvēseli, viss aizmirst, viss pārējos savus izdomātos, piedomātos klāt, ja, variants aizmirst par Dieva valstību. Kāpēc? Jo kas neienīst savu dvēseli, ir problēma. Ko nozīmē ienīst? Visas tās iekārs, visas tās grēcīgās, visas tās pasaulīgās lietas. Un Dievs dod norādījumu. Mums jau parasti gribās mīlēt savu dvēseli, lai mums būtu visu laiku labi. Mums vajag aizrauties ar pasauli, lai mums būtu tas un vēl kaut kas, ja? Un Dieva vārds kaut kur tavā dzīvē ir mazāk par 50%, jo prioritāte ir visādas sadzīviskās lietas. Un lai tas tā nebūtu,
Atceramies, ko Dievs saka, ienīst savu dvēseli. Lai tas tā nebūtu, ienīstam savu dvēseli. Bet mums to grūti saprast, tāpēc, ka mēs visu mūžu esam mīlējuši savu dvēselīti. Mēs sevi esam mīlējuši. Mēs esam tā saudzējuši, pārlieku sevi saudzējuši, ka mēs pat, mums ir smagi pakļaut sevi Dieva gribai šai bezgrēcīgai dzīvesveidā. Bet atceramies vēl vienu lietu. Cilvēks ir radīts svētai dzīvei. Tas ir mūsu dabīgais stāvoklis. Un mums ir grūti sev laust, tāpēc, ka mēs visu mūžu esam staigājuši platot sevi. Visu laiku esam dzīvojuši tumsā. Visu laiku esam guvuši apmierinājumu no pasaulīgā piedāvājuma. Un tas spektrs ir milzīgs. Un tagad to visu aizliegt, ja, saucās īsts asketisms, un tas ir grūti. Labi, es kaut kā izpūtu. Vēl vienreiz. 3. reizi es mēģinu pateikt, kā tad īsti ir, ja? Tiekam vaļā no saviem grēkiem, šiem rūpiem pārkāpumiem. Turpat nevajag varbūt Dieva vārdā tā iecināties, mēs paši katrs zinām. Numur 1. Turam savu dvēseli nomot stāvoklī, lai neiemīlētu pasauli, lai sargātu savu dvēseli atkal atkārtot kaut kādus grēkus. Nākamais punktiņš. Lai nebūtu garlaicīgi, lai tu nebūtu remdens, lai nebūtu slings, tāpēc, ka tu, labi, tu negrēkoji rūpas pārkāpums, ja? Dieva vārds saka, dzēnieties pēc Dieva valstības. Tā ir kaut kāda savu veidu piepūle. Ar varu Dieva valstība ir ieņemama. Jāatceramies vēl viens tāds pants, ko tas nozīmē iedzināties Dieva vārdā un piemērot to savā dzīvē, kā tas būtu praktiski. Un, lai būtu labāk saprotams, ņemam piemēru atkal no tēviem, no tiem cilvēkiem, kas ir pirms mums gājuši svētumā un ir Dievam izpatikuši. Ņemam no tiem cilvēkiem, kurus ir pavadījuši zīmes un brīnums ikdienā, nevis tikai kaut kādos lielās konferencēs, lielos dievkalpojumos, ja, kur ir tikai Dieva žēlstība. Ejam šo likumīgo ceļu, jo arī mācekļiem jau tas pats bija, viņi vēl neko nebija uzsākuši, ja, viņi tur dēmonus dzenāja, tad tur slimie palika veseli, un Dievs saka, stop, tev galvenais, lai jūsu vārdi dzīvības grāmatā. Un lai tas tā būtu, mums ir jābūt Dievā tā, ka šie apsolījumi sāk darboties uz mums. Tas, ko es te nolasīju, tos 3 variants, ka neizraus no Dieva rokas neviens, ja? Un tie garantijas panti, kas garantē pestīšanu. Un lai tas būtu, mums ir jādzīvot tajā. Nepietiks ar liku ticību. Un tas nozīmē to, ka jātur nomot stāvoklis, jālasa Dieva vārds, un visu laiku jābūt nomotā par savu dvēseli. Un tas, ka tu varbūt necīnies ar grēku, tu esi nomodā, lai tavu dvēseli atpūšas, tas ir labi. Tu studē, lasi, jā, slavē Dievu, bet ja tu izņem šo kodolu, šo iekšējo krustu ārā, tad pārējām darbībām pēc būtības nekāda nozīme. To mēs redzam pie farizējiem. Nav nekāda nozīme. Tu vari samācīties visus apsolījumus, un tas nepalīdzēs. Tas, ka tu vēl vienreiz uzsvaru uz to, labi, tu šodien necīnies, jā, tev dzīvi puslīdz sakārtot. Tad ir jautājums, vai tu esi nomot stāvoklī, un vai tu piespiedi sevi, jo reizēm, jāsaņemās, godīgi sakot, jāsaņemās, jā, vajadzīgi piepūli aizliegt sevi, lai lasītu Dieva vārdu, iecinātos tajā, lai tu būtu piepildīts ar Dieva vārdu, lai tu dzīvot tajā, lai tavu dzīvi vēl vairāk mainītos. Uz ko? Tieši uz šo svēto dzīvi, jo Dievs ir svēts un jums būs svētie. Šo te es gribēju, lai mēs to ieraugām priekš sevis. Tāpēc, ka sākuma pozīcijā vienmēr viss ir superīgi, tai ziņā, ka tu redzi konkrēti savas lielās problēmas. Bet kristietim jāiet vēl tālāk un dziļāk. Nevar apstāties, jo ja tik līdz mēs apstājamies, mēs rūpas pārkāpumus nedarām, mēs automātiski esam randenieki, kas Dievam nepatīk, viņš tevi izlems ārā. Un tev netiks cauri ar šo pantīnu noskaitīšanu. Patiesībā pantīnu noskaitīšana tā ir radikāla izmaiņa, tas uzliek liels pienākums. Tas ir tas, ko es gribēju jums parādīt, lai mēs ieraugam, jo var ieiet arī tajā galībā, kad vienkārši mēs neko tādu nedarām, mēs neko tādu negrēkojam, viss ir labi, ejam uz baznīcu, un tu pat nepamāni, kad ar tevi ir liels problēmas. Zaudē nomodu, nav vairs piepūli iedzināties, atrast savas dvēseles vainas, jo mums jābūt kā gudriem cilvēkiem, kas
dziļi rok. Tas nepietiek, ka tu metru izrāk, varbūt vēl dziļāk jārok. Tas ir vēl jāmeklē savā dvēselē visu to, kas neatbilst Dieva standartiem. Ar to mums ir jānodarbojas. Tāda ir kristietība. Paldies par uzmanību.